Sveiciens, Datas Miezītes, kāza organizators YouTube kanālā. Sen neesmu likas jaunu video, saņēmos un nofilmēšu šo video par aktuālu tēmu. Man arvien vairāk jautā, kā ir ar laulību ceremoniju iespējām baznīcās, un papildus arī otrā daļā pastāstīšu savus ieteikumus laulību ceremonijām baznīcā, kam pāri paši neiedomājas pievērst uzmanību un ko es iesaku, kas jūsu kāsti un tieši laulību ceremoniju veidos īpašāku. Tātad bieži vien ir jautājums tāds, ja mēs neesam kādas konkrētas draudzes locekļi, vai mēs varam laulāties baznīcā? Jā, jūs varat laulāties baznīcā, jūs esat kristīti un iesvētīti, tad jums nav nekādas papildus darbības jāveic, izņemot pārunas mācītāju. Taču, ja jūs neesat kristīti veiziet, tad jums tas ir jāizdara baznīcā, un tas ir patīkams process. Tāpēc nevajag no tā kā uztraukties un domāt, ka tas ir ļoti sarežģīti. Tas nav nekas sarežģīts. Ja jums ir tā iekšējā sajūta, ka jūs vēlaties tikt caurlāt Dievu priekšā, tad tas jums nebūs sarežģīts notikums. Tāpēc es to iesaku. Tad ir baznīcas, kur ir pirmslaulības semināri. Tie ir gan pāriem, kas ir draudzes locekļi, gan pāriem, kuri nav draudzes locekļi. Tie nav obligāti, bet es jums ļoti ieteiktu, tāpat kā vairāk mani pāri, kur ir apmeklējuši šos seminārus, es šo semināru apmeklēju ļoti sen, tad, kad es pati precējos, 17, 18 gadus atpakaļ. Bet joprojām tāda notiek, un tāda notiek gan luterāņu baznīcā, gan katoļu baznīcā. Bija arī mēģinājums ieviest tās dzimtsrakstu nodaļās, tiem pāriem, kas negrib laulāties baznīcā, bet tikai reģistrēt laulību, tad tur nebija tā apmeklētība un atsaucība, kāda tā ir baznīcās. Iesaku, tur ir interesanti pārim pavadīt kopā laiku, izrunāt dažādas tēmas, tad vērtīgi semināri. Tad vēlreiz uzsvēršu, tie nav obligāti, bet tie, kas ir apmeklējuši, tie jums viņus noteikti ieteiktu. Tad pāriem, kuriem jau ir sava draudze, tas ir vienkārši lieliski un viegli. Jūs doties pie savu mācītāju, vai jums ir vairāk draudzē mācītāji pie tā, kur jūs vēlaties, lai jūs laulā, un ar viņu runājiet par savu vēlamo datumu un laiku. Tad man ir pāri, kuri nezin īsti, viņi zin, ka viņi vēl saloties Dievu priekšā, bet viņi nezin, kurā baznīcā un kā. Tad mēs skatāmies, un arī divas dažādas konfesijas, un tad ir, vienā cikot nav tāda skaidrība, tad mēs skatāmies, kur notiks svinības, tad kas mums geogrāfiski ir piemērotāks, vai tā ir Rīga vai ārpus Rīgas. Un tad ir iespēja iznomāt baznīcu un uzaicināt kādu savu vēlamu mācītāju, vai nu tas ir pārim pašam vai pāri ģimenei, kāds tūs mācītājs, vai arī mums no aģentūras ieteikts mācītājs. Tā kā no kāds aģentūras, tā kā no manas un kolēģu puses ieteikts mācītājs. Arī tāda ir opcija. Tad ir pāri, kuriem viena pusīte no pāra vai arī daļa viesa ir angliski runājoši. Tad laulību ceremonijas ar mācītāju var notikt arī latviešu un angļu valodā. Mums ir arī mācītājs, kurš vada ceremonijas franču valodā. Tāds ar mums Latvijā ir mācītājs, jo mums arī ir, kad viena no laulāto pusēm ir franciski runājoši, un līdz ar to arī viesi. Un tas ļoti jauki, ja ceremonija var notikt viena no pāru un viņa ģimenes dzimtajā valodā. Ir risinājumi, ja ir kāda valoda, kur tas ir mazliet sarežģītāk, tad vai nu pieaicina tulku, vai arī viesiem izdala tulkotas ceremonijas. Tā mēs mēdzam arī darīt, ja mums ir, piemēram, kāzas latviešu angļu valodā, mācītājs vada ceremoniju latviešu angļu valodā, taču ir viesu vidū, piemēram, 3 vai 5 cilvēki, kuri runā citā valodā, nerunā ne latviešu, ne angļu. Un tad mēs šiem viesiem iedodam
iztulkotu ceremonijas tekstu, un viņi seko līdzi visam, kas notiek ceremonijā. Parasti tie arī ir pārim tādi, tuvi cilvēki. Un ka tas ir ļoti būtiski, lai viņi saprot visu, kas notiek ceremonijā. Šis ieteikums gan ir gan uz baznīcām, gan uz ceremonijām ārpus baznīcas. Ja jums ir vēl kādi jautājumi tieši par šo par ceremoniju baznīcā, noteikti uzrakstiet. Tagad no manis būs ieteikumi par kam pievērst uzmanību, plānojot laulības baznīcā. Tātad, pirmais ir aprunājieties ar mācītāju, jo pieejas ir ārkārtīgi dažādas. Ir mācītāji, kuri gatavo uzrunā sadaļu par jums. Ir katoļu mācītājs, kurš mums jauniem pāriem, ja mēs pajautājam, tāpat nē, bet piedāvā dažādus lasījumus, ko viņš lasīs, pāris var izvēlēties, kas vairāk viņus uzrunā. Tā kā pirmais būtu izrunāties ar mācītāju. Tad svarīga sadaļā laulību ceremonijā ir mūzika. Gan līgavas ienākšanas mūzika, tad vai ceremonijas laikā ir 2 dziesmas, un jaunā pāra iziešanas no baznīcas mūzika. Tur risinājumi ir ērģeles, ja baznīcā ir, ne visās baznīcās ir ērģeles, un ērģelnieks tad ar jums ir jāsarunā. Otrs risinājums ir pieaicināt mūziķus, tur ir ļoti plašas iespējas. Tie var būt gan solisti, gan dziedātāji, gan kā koris, vairāk dziedātāji, gan instruments viens vai vairāk instrumenti. Būtu jāskatās, kas ir tas, kas jums patīk, kas būtu piemērots jūsu baznīcai, kāda ir tā jūsu sajūta par kāzām, kuru jūs vēlaties. Jebkurā gadījumā kādam jums būs mūziķis, tātad jums par to ir jāpierlaicinās. Nevajag paļauties, ka baznīca būs sarunājis, jums vajag pašiem painteresēties un sarunāt, jo visbiežāk ir tā, ka pašiem ir jāsunā arī šis ērģelnieks, ka tas nav tā automātiski. Un arī izrunāt par to, kādas būs dziesmas. Piemēram, Luterāņu baznīcā, es zinu, ka ir dziesmu grāmata, un man bijis pāris, kur varēšu izvēlēties dziesmas, kādas viņi vēlās. Tā kā, jā, jūs ar mācītāju, kad par to runāsiet, par mūziku un dziesmām, tad jūs varat jautāt tās iespējas, ko jūs izvēlēties. Tieši piemēram, par ērģelēm, tad ērģelnieci jau zina, piemēram, kas ir katoļu baznīcā, tās biežākās, pieprasītākās laulību ceremoniju dziesmas, un arī var dot ieteikumus priekš pāra. Jā. Es tagad domāju, vai es kaut ko vēl neaizmirstu par to mūziku. Ir dažādi risinājumi, ir bijuši oriģināli risinājumi, varbūt ne tik labi risinājumi, it kā no malas, bet ļoti labi priekš jaunā pāra. Piemēram, pāris gribēja, lai dzied Latvijas populāru mūziķa dziesmu visi viesi baznīcā, kad ir pa vidu tās 2 dziesmas, ko viesi dzied. Un viņi ļoti sarežģīti dziesmas, mēs jau uzreiz to zinājām. Un tad mēs pieaicinājām no vakardaļas mūziķi, kurš gan spēlēja sintezatoru, gan dziedāja šajā posmā. Tas bija labi, ka tas bija tas pavadošais, bet viesiem bija grūti izdziedāt. Kāpēc es par to smāju? Tāpēc, ka varbūt man vai vakar vadītājiem no malas liekas, nodziedājām, sanāca kā sanāca. Bet jaunām pāram ļoti patika. Un kāzas, jūs esat skatījušies kādus citus manus video vai redzējuši vai bijuši manām lekcijām, es ļoti uzsveru, lai kāzas ir par to, ko jūs vēlaties. Un ja pāris vēlās konkrētu dziesmu, kuru viesiem ir grūti izdziedāt, mēs jau iepriekš to zinām, ka viņiem būs grūti, mēs viņiem izdrukājam vārdus dziesmai, bet vajag darīt to, ko jūs vēlaties. Un par izdrukātiem vārdiem piebildīšu, kad ir dažādi, ir baznīcas, kur ir standarta programmiņa un standarta 2 iekļautās dziesmas pa vidu, un var notikt arī šāda laulību ceremonija. Taču, lai šis mazliet sarežģīti, bet es jums iesaku paskatīties, vai tieši tās 2 dziesmas, vai jūs gribat izvēlēties kādas citas dziesmas, un nodrukāt savas personiskās programmiņas ar jūsu vārdiem, iekļaujot, piemēram, programmiņas aizmugurē jūsu iepazīšanās stāstu vai bildināšanas stāstu vai kādu citu jums īpašu vienu notikumu nelielā mazā stāstiņā 5 lapai no otras pusītes
vai jūs rakstīt dzejoli, vai jūsu mīļākā dzīvnieka dzejoli. Nu, tas man nav bijis, bet es tagad tā atkal jokojos saudabīgi par to, lai es veidoju to ceremoniju, programmiņu, kādu jūs vēlaties. Programmiņā ir pieklājīgi arī norādīta beigās mācītāji, kurš jūs laulā, mūziķis, kuri jums pavada laulību ceremoniju. Un, protams, kad šo ceremonijas programmiņu mēs vienmēr saskaņojam ar mācītāju. Ja viesi runā vairākās valodās, tad šo ceremonijas programmiņu mēs drukājam vairākās valodās un nav nepieciešams uz vienu viesi viena programmiņa. Mēs vidēji rēķinam tik, cik ir ielūgumi, jo tas nozīmē, ka būs gan viesi, kas būs pa pāriem, gan būs pa vienam. Līdz ar to mēs tās programmiņas rēķinam tik, cik ielūgumi plus mazliet rezervītei. Baznīcā daudziem mums no filmām un no kāzu bildēm ir sajūta, ka mēs vēlamies, lai viesi kaisa pēc ceremonijas ziedlakņas, to noteikti saskaņojot ar baznīcu. Tas nav standarta atļauts visās baznīcās. Tāpat noteikti ir jāsaskaņo ar baznīcu, jūs vēlaties pēc ceremonijas baudīt šampanieti pie baznīcas ārā un fotografēties. Arī tas ir jāsaskaņo. Jāreikinās, ka populārākajās baznīcās notiek laulību ceremonijas ik pa stundai vasarā. Un arī tam ir jāpievērš uzmanība. Un tādēļ obligāti ar baznīcu ir jāsaskaņo, kad jūs vēlēsieties tur uzkavēties ilgāk un fotografēties uz baznīcas kāpnēm vai pieejas, lai nebūtu kādi pārpratumi kā uz dienā, vai jūs varētu rēķināties kādiem ierobežojumiem. Mums ziedlapiņas vairākumā gadījumu tā kā atļauja kaisīt ar norunu, ka mēs viņas savāksim. Un šampanieti un fotografēšanos vienmēr mums arī ir izdevies atrasināt un sarunāt, un baznīcas ir pretimnākoši gan mācītāji, gan citas kontaktpersonas, taču visā ir viens atslēgu vārds, tā ir iepriekšēja saskaņošana, norunāšana, rezervēšana, rakstiska saskaņošana. Ja īrē kādu draudzes māju vai draudzes telpas, tad arī pārskaitīšana naudiņu par to, par šīm stundām, ko izmantosim laicīgi. Nu, lūk, tādas lietas sakārtot. Kādēļ es veidoju šo video, jo jūs zināt, daudziem tā malas šķiet, ka par to vispār nav jādomā par laulību ceremoniju. Man prieks, ka jūs esat noskatījušies tik tālu, tas nozīmē, ka jums tas ir svarīgi, jo man ir liela pārliecība, ka par laulību ceremoniju ir jādomā. Tas ir dienas būtiskākais notikums. Un nevajag to atstāt pašplūsmā. Un noslēgumā vēl piebildīšu, ka tāda laulību ceremonija ar mācītāju var notikt arī brīvā dabā. Mācītāji dodas izbraukumos, gan pie svinību vietām, parkos, pļavās, pie upes, pie meža, pie jūras. Pie jūras mums diezgan bieži notiek laulību ceremonijas ar mācītāju. Tātad, un tur ir tieši tāpat kā ar baznīcām, vai nu jums ir savs, jūs esat kādā draudzē, jums ir savs mācītājs, jums ar viņu ir jārunā, vai jums ir ģimenes mācītājs, kādam no ģimenes locekļiem tūs mācītājs, vai, ja ir organizators, tad ir labi, tad organizators atrašina šo jautājumu. Būšu priecīga, ja jūs man atsūtīsiet, zinu, ka latviešu kautrīgi un komentāros maz raksta, ja nesanāk komentāros, tad atrakstiet man Instagramā vai uz e-pastu Datsat mīlestību, kādas vēl YouTube tēmas jums ir aktuālas, jo mazliet varbūt mainīšu formātu un ierunāšu tieši aktuālās. Būšu pateicīga par laiku, un ja jūs skaties vairākus video, tad arī par abonēšanu. Atā!